Vai cilvēkiem ir jāgatavojas tuvākajā laikā kariem vai kaut kam tādam, es domāju, mūsu valstī? Kas ir politiskā ideoloģija? Politiskā ideoloģija ir tāds principu un vērtību kopums, kas ļauj saprast problēmu, skatoties uz to no noteikta redzesleņa. Mūsu geogrāfiskajā tajā lokācijā, kur mēs atrodamies, kāda neutralitāte neiespējama. Tad mums jābūt kopā ar citiem, kas domā līdzīgi. Vai mēs varam arī uztvert Latviju kā atsevišķu vietu, kura varētu būt apdraudēta, vai tomēr Latvija ir jāskata Baltijas mērogā? Radikālie musulmaņi neintegrēsies. Nevajag būt naiviem. Islāms nav miera reliģija. Tie musulmaņi, kas ir aktīvi musulmaņi, kas tā burtiskāk izpilda to, kas Korānā rakstīts, nav miera nesēji. Kad tu pirmo reizi apzinājies, ka tu esi atkarīgs? Pirmais solis ir atšķirt Bībeli un izlasīt jauno derību. Mans ceļš ir kristīgs ceļš. Dievs man atbrīvoja brīnumaini, nevis dabiski.